Tad, nu, čau, pirms pāris dienām mēs esam saņēmuši paciņu, kuru gaidījām reāli praktiski mēnesi, jau esam precīzāk 28 dienas, bet vienu, ko es varu pateikt, tā ir viena no foršākajām mantiņām priekš drifta mašīnas. Kas tad tas ir? Tas ir jauns drifta leņķis. Esmu tik ļoti hyped par šito. Jap, tas ir jauns drifta leņķis, kurš būs daudz lielāks nekā stokā. Un es nevaru. Reāli. Būs tik insane. Tā kā vecos plauktas priekšā ņemsim tagad nost. Daudz tur neaizskavēšos, bet ja nu kāds piemirs, kā viņus ņemt nost un ko mums tur būs jādara, tad tu viņus parādīšu to 2 minūtēs, kas ko jāatskrūvē. Un tad es parādīšu pilnīgi pilno komplektu, ko mēs esam iegādājušies. Un es nevaru jau sagaidīt, kad viņš būs virsū. Un es nevaru sagaidīt jau pavasar, kā es ar viņu varēšu pabraukt un pamēģināt, kā reāli būs ar tik lielu leņķi. Jo stokā es nevaru atcerēties, vai 30 vai 38 grādi ir. Tad šis, palielinās to leņķi. Jā, saliekam, ņemam nosvārdu sakot ātrāk veco leņķi, liekam jauno un pastāstīšu, kas tur mainīsies, kā mēs visu savienosim, kas tāds vispār pa leņķi ir un visu pārējo. Bet sākumā ņemam nost vecos plauktus, vecos stūras pirkstus, jo ir citi stūras pirksti. Tad parādīšu pilno komplektu, kā jau teicu, pastāstīšu, kas kā jāsaliek kopā. Un ja tu arī iedomāsies nopirkt šādu kitu, tad tu zināsi, kā visus salikt, skatoties šo video, jo parādīšu step by step, kāds principā jādara. Nu, tad mocam veco nost, jauno virsū. Mums vienu točni jāizdara. Mums ir jāiefilmē pirms leņķis un pēc leņķis. Tā kā sagriezīsim ratu pa kreisi vai pa labi, pa kreisi gan jau. Un pastīsimies pašreizējo leņķi, un tad pastīsimies pēc tam leņķi. Šis, man liekas, šis ir maksimālais leņķis, kas ir pašlaik žurkai. Principā viņš izstās šādi. Mums ir pirms šāda bilde. Šāds ir tas leņķis mums. Kaut kā tā. Tad, ņemsim nost veco un to liksim jaunā. Protams, sāksim ar to, ka ceļam augšā mašīnu, noņemam ratu un sākam skrūvēt plaukus nost un pirkstus nost. Ziet. Lai īsti laiku netērēt, es pilnīgi visu jau dabūju vaļā, bet neesmu noskrūvējis nost, tā kā paņemšu GoPro un parādīšu jums, kas kur atrodās un kādas atslēdziņas, kādas muciņas, viss nāk vaļā un kā man tas viss izdevās. Tad, lai dabūtu plauktu pašu nost, mums ir jāatskrūvē uz 17 muciņas. Mums ir plauktam lollipops, kurš atrodas šeit. Šeit mēs noņemam nost, 17 muciņas skrūvējam vaļā. Nākamais mums iet šis te brīnums, ārējā bukse, šarnīrs, precīzāk. Mums ir augšpusē 22. muciņa tur, 22. atslēdziņa precīzāk, uzliekam virsū un skrūvējam vaļā. Tad tālāk mums ir šeit 17. atslēdziņa, šo mēs skrūvējam vaļā. Arī mazo atsaitīti, 13. atslēdziņa no abām pusēm vai arī 13. muciņa skrūvējam vaļā un noņemam arī šo nost. Pēc tā mums ir stūras pirksts, kurš turās šeit uz 24. atslēdziņas. Var sakot, ar viņu ir tā, ka man personīgi viņu bija jāuzkarsē, izmantojām degli, pakarsējām kādu minūti, satīrījām viņu kārtīgi ar drāšu birsti, uzkarsējām, atnāca vaļā ļoti vienkārši. Tad šis saspiedējs, kas tur vietā stūras pirksnu, vienkārši tagad saspiež viņu kopā, šito nostam nost uz maliņu, un pēc tam šim vajadzētu skrūvēties tā kā vaļā, bet tuņi redzēsim, vai viņš skrūvēsies vaļā. Ja nu neskrūvēsies, tad šeit būs viena atslēdziņa, ko mēs uzliksim pa virsu. Un pieturot to, mēs mēģināsim atskrūvēt šo pasākumu, bet redzēs. Un tālāk stūras pirkstam ejot, ir 17. muciņa šeit. Varam sākt visu ņemt vienkārši nost un atstāt visu pliku, lai varētu likt jauno stūras leņķi. Būs kruts leņķis, būs diezgan nice leņķis. Skrūvējam nost un liekam jauno leņķi. Principā šo visu var savienot arī atstājot koilas virsū, bet ja gribās noņemt koilas, lai vieglāk drusciņi tur tikt klāt,
Var arī droši ņemt nost koilas, bet mēs šajā gadījumā neņemsim nost. Mēģināsim arī bez koila ņemšanas nost uzlikt atpakaļ pilnīgi visu jauno leņķi. Tā kā labi skrūvējam nost plauktu un pirkstus. Mazliet pačkarējušies esam, bet esam dabūjuši nost gan stūres pirkstu, gan arī plauktu. Kaut kā šādi mums izskatās pašlaik. Un tas nozīmē, ka varam jums pastāstīt, ko mēs esam nopirkuši un parādīt, ko mēs esam īsti nopirkuši. Kāds ir tas komplektiņš viss. Starp citu, ja jums kaut kas nenāk vaļā, tad deglis ir vienkārši ceļš, kur iet. Padedzinām kārtīgi, sasildām to vietu un tad nāks pilnīgi viss vaļā. Man bija grūti dabūt stūres pirkstus vaļā. Padedzinājām ar degli un viss viegli atnāca vaļā. Tā kā, ejam pie komplektiņa un parādīsim, kā tas viss izskatās tur dzīvē. Tad, šāds arī ir, principā, tas viss komplekts, ko mēs dabūjām. Skrūves, stūres pirksts, adapterīts priekš stūres pirksta un šī visa pasākuma. Protams, plaukts viss un 2 lollipopi. Var sakot, pilns komplekts, lai varētu salikt pilnu leņķi. Tad, kad mēs pasūtam šo leņķi, viņi saliks skrūves un spacerus un visus tos konsiņus, pilnīgi visu atžgāni, bet tādēļ es jums parādīšu, kā pareizi jābūt skrūvēm saliktām. Liksim visu lēnām garā kopā, bet parādīšu, kā skrūves pašlaik tagad izskatās ar visiem spaceriem un konsiņiem. Principā viņam jāizskatās šādi te. Ir 2 garās skrūves. Tad ir konsiņš šeit viens, konsiņš šeit, uzgrieznis te, un te nekādas šaibas vairs nav tad. Šis mums viens ir komplektiņš. Tad ir mazliet 2 īsākas ar 2 konusiem un šaibu augšpusē. Mums ir šāds komplektiņš. Tad mums ir vēl 2 skrūves. I'm very sorry, bet šī skrūve ar šo galviņu iet kopā ar šo spaceri. Šādi te. Un tad, kas ir ar šo galviņu, tad šis iet kopā ar šīm 3 šaibām. Smalkā, biezā un vidēji biezā. Tad mums ir adapteris. Mums ir 2 šlicītes, kuras nozīmē principā, pat cik es nopratu, neesmu eksperts, bet ja mēs liekam no tālākā gala, ja šis ir tuvākais gals, tad, ja mēs liekam uz tālāko galu, tad šis vairāk būs sprintam. Ja mēs liekam tuvāk, tad šis vairāk būs driftam, vārds sakot, un viņš labāk vadīsies, vārds sakot. Tad ir stūres pirksti, viņi neko neatšķirās, abi 2 vienādi. Un tad ir 2 lollipopi, kas ir 1 un 2. Ja mēs skatāmies, šī būs šofera puse, un ja mēs paņemam lollipopu rokās, tad šī būs šofera puses lollipops. Viņš pieskrūvēsies un ieskrūvēsies šādi augšā. Viss šeit ir diezgan stingrs, visi šie ball jointi ir diezgan stingri. Sākumā būs ļoti grūti visu salikt kopā, bet tad, kad mēs tūlīt liksim visus spacerus kopā, kad savienosim tos konusus, ja viņš neiet smuki iekšā, tad mēs neesam kārtīgi trāpījuši, paskrūvējam vaļā un liekam atpakaļ virsū. Un jā, tad es šo kitu vispār pasūtīju no smieklīgi vai nav smieklīgi, bet šis kits viss ir no Alibabas pasūtīts. Jā, gaidīju tās 28 dienas, bet esmu ļoti priecīgs, ka beidzot ir atnācis. Cik priecīgs būšu, kad es izbraukšu, tad to arī redzēsim. Redzēsim arī to visu leņķi, bet mēs varam īstenībā pastīties salīdzinoši ar stoka leņķi. Tad mēs varam paņemt un nolikt viņu blakus pašlaik. Viņš izskatās šādi. Šādi ir tā atšķirība, vārds sakot. Tad viņš izskatās šādi. Plus, mīnus, tā. Tāpat arī pirksts. Mēs varam redzēt, ka pirksts mums arī ir kudīgi garāks. Līdz ar to leņķim ir jābūt daudz lielākam. Labi, nav ko runāt. Tad mēģinām likt pilnīgi visu kopā pirmajai pusē. Tad pirmais, ko mēs savienosim, ir šī vieta, šis stūrīts. Tam vajadzēs šo vienu garāko skrūvi. Apakšu mēs noņemam nost,
Noņemam to nost. Un vienkārši liekam iekšā. Iespējams, ka diezgan grūti ies iekšā šī vietiņā. Tā kā, ja neiet kārtīgi normāli iekšā, tad paņemam vienkārši gumijas āmuru, drusciņu pasitam. Un viņš ir iekšā. Tā kā tik vienkārši. Uzliekam te apakšā spacerīti. Spaceris domāts, lai vienkārši, tad, kad mēs liksim virsū uzgriezni, tad, lai tas uzgrieznis nesitas pret pašu šo virsmu. Uzliekam virsū un pēc tam to pieskrūvēsim. Abi divi šie ir 22 augšpuse un 22 apakšpuse. Pie reizes mēs arī varam paņemt lollipopu. Šī būs arī atkal tā šofera puse. Liksim virsū šādi. Maksimāli ieskrūvējam šo pusi, lai mums ir kasters, lai mūsu rati skatās vairāk uz priekšpusi. Lai vieglāk ir stūrēt un lai stūri pati metas atpakaļ. Tā kā pieskrūvējam maksimāli šo iekšā un liekam virsū un skrūvējam klāt divas skrūves, kas ir oriģinālās Bambi skrūves vienkārši. Savienojam kopā un skrūvējam virsū. Kā arī tā kā nekas nav minēts par cik ņūtoniem jāpievelk šis viss pasākums, tad, es iesaku arī jums lietot zilo skrūvju līmi. Pievilkt, var sakot, ar jūtām, bet tajā pašā laikā ik pa laiciņam vienkārši pēc kāda drifta treniņa vai vienkārši ilgas braukšanas vai tam līdzīgi vienkārši pačikot, vai nekas nav atnācis vaļā. Tā kā, labi, liekam virsū, uzliekam drusciņu līmi un skrūvējam visu kopā. Nākamais solis šo brīnumu liekam šeit, atskrūvējam vaļā, tieši to vaļā, un šito liekam cauri. Un savilksim kopā 22 un 22. Pēc tam liksim lollipopu. Liksim šo brīnumu virsū uz šejienes un skrūvēsim klāt. Nu tā, vārds sakot, šī brīdī, ja jūs neņemiet nost vēl koilu malā, tad visas stupis ar visu koilu jums diezgan traucēs, līdz ar to es paņēmu dankartu un vienkārši piepacēlu drusiņu uz augšu un pavirzīju uz aizmuguri, lai viņa mums netraucē, jo ir diezgan grūti tomēr uzlikt vienītī plauktu. Uzliksim drusiņu līmi virsū vītnei un tad vilksim klāt. Izliksim cauri un vilksim klāt. Līmi. Izlikam cauri. Paņemam uzgriezni. Uzgriezni kaut kā mēģinam dabūt tur pa virsu. Nav diezko ērti, būtīgi sakot, bet kaut kā ir jādod virsū. Dabūnam virsū uzgriezni, yes, dabūjām. Principā 22 augšā un 22 lejā. Griežam un velkam kopā visu. Ko es varu jums ieteikt? Tad, kad skrūvējam plauktu klāt, vidējo skrūvi, tad sākumā pieskrūvējam apakšējo drusciņu, pievelkam. Lai tad, kad vilksim augšējo, mēs varam droši vilkt un šīs neies uz apli. Tā kā sākumā pieskrūvējam drusciņu apakšu un tad turpinam ar augšu. Kaut kā tāds izskatās. Tā kā liekam virsū tagad lollipopu. Vispār sākumā varam izdarīt, notīrīt to vispār virsmu. Visas virsmas mēs varētu notīrīt pirms mēs liekam jaunas lietas virsū. Tad, nu tā, jā. Liekam virsū. Uzķeram vītni. Šo mēs notrāpam virsū. Uzliekam, pieskrūvējam un lollipops ir klāt. Tālāk mēs liksim vispār adapteri. Mēs paņemam šo skrūvi ar šo galviņu un šo spaceri. Atskrūvējam viņu vaļā. Noņemam viņu nost. Tad tālāk adapteri atstājam ar šo izvirzījumu uz ārpusi. Skrūvi izliekam cauri jau tagad, jo pēc tam mēs to nevarēsim izdarīt. Izliekam viņu vienkārši cauri, viņi iekrīt šajā šlicītē iekšā. Tad apakšā mēs liekam pašlaik jau virsū spaceri, kas izskatās principā šādi kopā jau. Un tad klāt virsū piemetam uzgriezni. Pašlaik, lai viņš stāv vienkārši kopā. Tālāk mums būs šī skrūve ar 3 šaibām šī pusē. Nākamais
būs jāņem atkal resnā lielā skrūva, kur mēs liksim viņu šeit. Tagad iesim pie stupits un saliksim to visu kopā, kas pēc kā iet kopā tādā ziņā. Savienojam mazāko šaibu ar skrūvi, izliekam cauri, liekam viņu iekšā, melno vai precīzāk biezāko šaibu tad nākamo liekam, uzliekam viņu virsū un tad iet adapteris virsū. Uzliekam adapteri, izliekam cauri. Vēl viena šaiba, kas ir vidēja restuma šaiba. Vidējā uzliekam šaibu, pieliekam uzgriezni un velkam vienkārši klāt. Šādi mēs savienosim adapteri šīs pusē, un pieķersimies otrai pusē. Šeit augšpusē būs 17 un apakšpusē būs 19. Pievilksim jau drusciņu klāt, lai viņš pievelkas un nekarājas mums te apakšā. Tagad mums būs jāsāk taisīt trikus, jo šis viss būs jātur. Kaut kādā veidā jāuzliek šī resnā skrūva virsū un pēc tam jātrāk virsū uz plauktu. Šai resnai skrūvei ir divu veidu uzgriežņi. Izmēros ir 22, kas ir kopā ar šaibu un šo konusiņu uz augšpusē. Un apakšpusē būs 24, līdz ar to mēs skrūvējam visu vaļā. Taisam vaļā droši. Taisam vaļā. Šo mēs varam atstāt. Un 22. pusīte, jūs jau varat redzēt, ka viņa ir uztaisīta kā konusiņš uz augšu, lai smuki tā kā šanīrs viņš tā kā saspiestos. Līdz ar to tas mums iet augšā cauri adapterim. Mēs šeit uzliekam šaibu, tad pa virsu uzgriezni un vilksim kopā. Tad pēc tam apakšā šeit nāks mums konus veidīgais lielais gabals. To mēs ieliksim iekšā plauktā. Un tad zem tā liksim otru pusi, kas ir šī puse. Viņš savienos šādi te smuki kopā. Un tad savilksim to visu kopā ar 24. muciņu. Man liekas, mēs atradām pirmo problēmu, kas ir šī visā procesā, ka mēs nedabūsim viņu virsū smuki. Es izdomāju, kā mēs varam to izdarīt. Sākumā mēs izliksim cauri šeit. Mēs uzliksim šo pasākumu pa virsu. Šis būs diezgan labs pasākums, loņi. Tā. Šī iet virsū šādi te. Uzceļam augšā. Ja dabūjām cauri, tad mēs liekam šaibu virsū, un tad mēģinam ātri uzķert vītni ar uzgriezni. Paliek ļoti smagi un ļoti sāpīgi. Dabūjām vītni virsū, un mēs to varam arī izdarīt pat ja virsū ir koila. Lūk tā. Nākamais process šim visam pasākumam ir ļoti svarīgs arī, kad liksim tagad šos spacerus virsū. Galvenais trāpīt viņus iekšā tajā unibolā, ne unibolā. Nu, jūs sapratāt, var sakot, ja grūti iet virsū, tad viņš nav īstajā pozīcijā. Ja iet virsū smuki, tad ir īstajā pozīcijā. Jūs jutīsiet, redzēsiet. Tagad viņš ir iekšā. Tagad viņš ir noteikti iekšā, abas puses. Mēs varam droši skrūvēt kopā viņu. Ja jūs skatīsieties šajā pozīcijā, šī vieta, lai smuki ieiet iekšā tur, un tāpat arī apakš, lai smuki ieiet tur iekšā. Ja neiet iekšā, kaut kas nav pareizi un kaut kas nav kārtīgi uzķēries. Līdz ar to skrūvējam vaļā un skrūvējam atpakaļ iekšā, kamēr trāpam iekšpusē. Pieskrūvējam līdz galam, un mēs jau varam sākt redzēt to agresīvo priekšu ar lielo leņķi. Tā kā mums paliek tikai uzlikt tagad stūrs pirkstu klāt, un viena puse mums ir galā. Nu, bļāviens. Ejam pakaļ stūrs pirkstam.
un skrūvējam to klāt. Un tad jau vienkārši jāskrūvē vēl viena puse. Stūrs pirksts rokās, ejam pieskrūvēt to vēl klāt, un praktiski jau viss ir gatavs. Liekam virsū stūrs pirkstu. Protams, kad visu šo būsim izdarījuši, mums būs jābrauc un jāregulē savirze, bez tā mēs neizdzīvosim. To mums vajadzēs izdarīt. Nākamais mums ir šis. Tad skrūvējam šo vaļā, uzgriezni nost, mazais savienojums nost. Šo mēs paņemsim pašlaik maliņā, uzliksim līmi vēl klāt. Tad liekam virsū atpakaļ šo brīnumu. Liekam virsū stūrs pirkstu. Tad mazais savienojums apuse. Šis arī virsū. Un uzgrieznis pa virsu. Bēm! Eit nost, mēs to būsim salikuši. Apakšā 19. Skrūvējam klāt, pievelkam, lai viņš savelkas viss kopā. Un principā, dāmas un kungi, mēs būsim uzlikuši leņķi. Tad nu lūk, mēs visu esam saskrūvējuši, izņemot to mazo atsaitīti, neesam vēl pielikuši to. Bet pa lielam viss ir. Viss ir skaisti, ļoti skaisti. Visam vēl būs jāpāriet pāri un jāpārvelk, jāpačeko, bet jā, lūk šādi mēs arī, ja mēs gribam, mēs varam uzlikt lielāku leņķi mašīnai. Izskatās ļoti agresīvi un labi jau. Pat bez rata virsū, jo es gribu uzlikt virsū ratu un pielikt uz divām skrūvēm un pasīties, kā izskatīsies. Bet es jums parādīšu to, tad, kad es izdarīšu otru pusi, bet otru pusi, protams, nefilmēšu. Principā viss tas pats process, tikai nu, otrā pusē, var sakot. Tad, nu jā! Nākamais skats būs jau ar to, ka abas puses ir gatavas, un es jau nevaru sagaidīt, kāda izskatīsies savām pusēm. Ak, Dievs! Kaut kā tā. Principā, šis ir tas leņķis, ko mēs varam dabūt no šāda kita, no 38 grādiem, kas ir stokā, uz 70 grādiem, kas ir pilnīgi insane. Bet, jebkurā gadījumā mums joprojām ir jānopērk vēl citas koilas, lai varētu nosēdināt un tikai tad braukt uz savirzi. Bet, lai mēs varētu nosēdināt, mums vajag arī spānas bišķiņi pagreizīt, līdz ar to tur vajadzēs arī... Vārds sakot, jā. Šo mēs esam uzlikuši. Neesam izbraukuši vēl uz ielas patestējuši, kā stūrējis pa labi pa kreisi, bet es domāju, ka būs diezgan forši. Kas vēl tāds? Ja tevi interesē šis leņķis, tad, protams, tur man atstāt komentāru vai uzrakstīt Instagramā, kas pa leņķis atstāšu jau linku un parādīšu, no kurienes viņu dabūju precīzāk. Ja tev ir kādi jautājumi par to visu, raksti arī komentāru šeit vai Instagramā, pilnīgi vienalga. Līdz ar to, es domāju, ka šis ir viss gatavs, iztestēsim tad, kad būs bišķiņ saulaināks un nebūs ar ziemu, lai varētu uzbraukt uz ceļa. Un kā parasti, atstāj man patīk pogu, atstāj kādu komentāru, ja tu vēl neesi piesakojis manam kanālam, piesako atbalstot mani kā kontenta veidotāju. Un tiekamies jau nākamajā. Mums jāmēģina sadalins. Jā, peace out.